Kustīgi, skanīgi un krāšņi ar dziesmu, deju, sportu un mākslu Madonā nosvinēta pilsētas 99. dzimšanas diena. Kā atzīst RTV uzrunātie, jubilejas 3 dienu programmā sirdī tīkamas aktivitātes atrast varēja ik viens. Man liekas, ka ir baigi forši, jo ir ļoti pozitīvi un cilvēki ir pozitīvi. Un tas ir, man liekas, ļoti svarīgi, jo tieši tas prieks un tā draudzība, tas jau arī, tie jau arī ir tie svētki. Svētkus sākām vakar ar Madonas novada bērnu kolektīvu deju koncertu estrādē. Šodien mums bija tāds vēlāks rīts, mēs pievienojāmies bērnu izklaidēm Priežakalna laukumiņos. Pašvaldība nodrošina bērniem tās izklaides bez maksas, jo citreiz redzētas pilsētās atrakcijas ir, izklaides ir, bet pa visu tur jāmaksā, tas jānopērk. Tā, forši, ka bez maksas bērniem. Jā, vismaz tas viss ir bez maksas, tiem bērniem tās izklaides ir milzīgas, daudz un iespējas ir ļoti liels. Un, es domāju, ka tas ir noteikti vajadzīgs katru gadu. Tad cilvēki sabrauc daudz no malām, ne tikai madonieši, te ir, kā saka, sabrauc daudz. Madona ir skaistākā pilsēta joprojām. Zaļākā, latviskākā. Madonieši ir nopelnījuši vakardienu saulainu koncertā bērniem un šodienu saulainu. Tas nozīmē, ka jūs vakar estrādē arī bijāt pataloties par tām arī sajūtām. Oi, tas bija burvīgi. Tie bērnuki bija tik skaisti, sevišķi maziņi un ģimnāzisti. Viņi tā saspēlējās. Oi, ļoti jauki. Vakar bijām uz atklāšanu. Šis tas mazais ķipariņš, pirmais lielais koncerts bija. Pa dienu bišķi pastaigājām pa pilsētu un tagad uz koncertu atnācām. Kopumā kāds sajūts? Ļoti patīk, forši. Jā, laba gaisotne, laba atmosfēra. Labi, lai jauks svētki! Par cik es vairs nedzīvoju Madonas novadā, bet šis ir man dzimtais novads. Tad man vienmēr ir prieks šeit atbraukt tieši svētku laikā. Un mans otrais vārds varētu būt balle. Kur svētki, kur es vienmēr esmu klāt. Mani mazie radinieki šogad arī uzstājās paši. Un mēs bijām jau atbraukuši te uz dienas programmu šeit pats sajiet laukumā. Tad mazliet atpūtāmies un tos vaļā to īsto svētku. Šodien tāda kārtīga svētku sajūta. Cilvēki ir daudz, cilvēki ir aktīvi, atraktīvi. Nāk arī labi paēst. Tagad tas ir svarīgi. Bet jā, forši dzīvojamies arī mēs, kā tirgotāji, redzam, kas notiek uz mazās skatuves. Arī mums nav garlaicīgi. Pirmo reizi Madonas svētkos vai ir būts jau? Esmu bijis. Tas nozīmē, ka pēc iepriekšējās pieredzes gribas vēl? Protams. Jo biežāk tie svētki, jo labāk. Paldies, lai izdodas. Jums arī. Paldies. Mīļākā dziedātāja ir ieradusies un viss ir super. Svētki. Kā katru gadu ļoti labi viss. Interesantākais likās vakardienas koncerts, ko es pats vakar dejoju. Vēl man patika šodienas aktivitātes daudz, tie paši visi koncerti. Visu, ko ir rīkojas Madona. Patika ļoti, jā. Priežakalna aktivitātes tur bija visādas. Tur putubau, piepūšamie lāzeri, šaušanās, viss kaut kā. Bet no vakara es sagaidu fiņķi un, visvairāk fiņķi. Fiņķi gaidi? Jā. Fans? Jā. Savukārt Paulai no Valkas šie svētki atmiņā paliks ar sadziedāšanos ar Emīliju. Tu uzprasījies vai jums bija sarunāts? Es uzprasīju. Man visu laiku bija tā, kad es domāju, tagad viņa pasaka, tagad būs Harbīta, un es viņai saucu Emīliju, vai es varu šeit dzirdēt? Un viņa, ok. Kāds bija tās sajūtas, esot skatos? Rītīgi foršas. Bija arī satraukums. Savukārt Madonas stadionā tikmēr aizritēja Latvijas čempionāts futbolā, bet Priežakalnā Latvijas čempionāts un Madonas novada atklātais čempionāts svaru stieņu spiešanā. Piedalījās 150 dalībnieki, gan no Latvijas, gan no Lietuvas. Tā kā ļoti plašs dalībnieku skaits, bija daudz rekordu laboti. Man kaut kādi 15 Latvijas rekordi tika laboti gan meiteņu, gan vīru konkurencē. Lietuvieši vai latvieši, kuri stiprākie? Latvieši tomēr. Tomēr absolūtie vērtējumā bija latvieši stiprākie, jā. Jāatzīst, ka programma bija patiešām bagātīga, un šeit redzama viena neliela daļa no svētku nedēļas aktivitātēm, ko katrs varēja baudīt klātienē. Tostarp dokumentālās filmas Dziesmu avoti 1866 pirmizrādi un mākslas plenērā tapušo darbu izstādes atklāšana Madonas novatpētniecības un mākslas muzejā, kur līdz pat 20. jūlijam būs redzams 10 mākslinieku skatījums uz Madonu, street food izaicinājumu garšas kārpiņām un Madonas top bumbas azartisko gaisotni
dziesmi, kā arī jaudīgu koncertu, kas saviļņoja tūkstošiem skatītāju, apliecinot, ka Madona prot svinēt svētkus arī tad, ja koši spīd saule vai līst kā no pārpilnības. Kādi ir tie madonieši? Draudzīgi, atsaucīgi vai atturīgi? Turismu ceļojumi. Mēs taču izvēlamies tās valsts draudzīgi cilvēki. Ja? Patīkam atrasties vienmēr. Un Madona arī patīkam atrasties. Tas ir viss, ko es varu pateikt. Paldies! Vai forši! Sandra Zariņa, Andris Milnis, RTV.